Vispūlu vannas vai dušas palikņa sagatavošanu, uzstādīšanu un pieslēgšanu jāveic kvalificētiem speciālistiem. Noskatieties šo video materiālu un sekojiet norādītajām instrukcijām. Izstrādājuma izpakošana jāveic šādā secībā. Izstrādājuma stūrī no apakšas ar vienu roku atbrīvojiet iepakojumu pārsegumu, to pavelkot. Neatlaižot pārsegumu, ar celtniecības nazi otrā rokā to pārgrieziet virzienā no centra uz āru. Šo darbību atkārtojiet visos izstrādājumu stūros. Brīdinājums! Kategoriski aizliegts ar jebkādu asu priekšmetu griezt iepakojuma pārsegumu izstrādājuma stūros no augšas, izstrādājuma virspusē, izstrādājuma sānos. Sākot no garākās sānu malas puses, uzmanīgi noceliet pārsegumu un noņemiet iepakojuma aizsargplēves. Pirms izstrādājuma uzstādīšanas sagatavojiet grīdu un sienas. Stūrim, kur atradīsies izstrādājums, kā arī leņķim starp sienu un grīdu, ir jābūt 90 grādi. Noskrūvējiet izstrādājuma kājas balstu aizsargplāksnes. To vietā pieskrūvējiet izstrādājuma kājas. Uzstādiet izstrādājuma noplūdes, pārplūdes mehānismu. Novietojiet izstrādājumu paredzētajā vietā. Stabilizējiet, līmetņojiet un iestatiet izstrādājuma augstumu, izmantojot tā kājās iestrādātās atbalsta skrūves. Savienojiet sifonu ar kanalizācijas ievada cauruli. Uzstādiet izstrādājumu dekoratīvo paneli. Montāžas atstarpei starp izstrādājuma pārkares malas zemāko punktu un dekoratīvā paneļa virsējo malu ir jābūt 5 līdz 8 mm robežās. Tā augstuma iestatījumu un fiksāciju veiciet, izskrūvējot paneļa atbalsta skrūves. Ja nepieciešams, spraugu starp izstrādājumu ārējo malu un sienu aizpildiet ar hermetizējošu materiālu. Uzstādiet izstrādājumu dekoratīvo paneli. Tā augstuma iestatījumu un fiksāciju veiciet, izskrūvējot paneļa atbalsta skrūves. Persona, kas uzstādījusi izstrādājumu, ir atbildīga par veiktā darba pareizību un kvalitāti. Lūdzam pievērst pastiprinātu uzmanību izstrādājumu pareizai uzstādīšanai. No tā ir atkarīga gan lietošanas drošība, gan turpmākā pilna garantijas apkalpošana. Paldies par uzmanību un pateicamies par uzticību, izvēloties Vispūlu izstrādājumus.